strādājot 10 gadus ārzemēs, ieguldījuši visu to naudu savā īpašumā, ko mums darīt šobrīd? 820 metri. Tas ir retorisks jautājums. Nu, tas ir tā kā jautājums, ko mums šobrīd darīt, jo mums ir vēja turbīna 820 metri. Ok, vēja turbīna no mājas 820 metri, ko darīt? Es nezinu, vai rekords nebūs. Tas varētu izklausīties retorisks. Es ko jūs gribētu? Ko viņiem darīt? Jā, ko viņiem darīt? Tas mēs esam jau dots padomu. Ko viņiem darīt? Jā, ne. Labi, mums aizmugurē jums mikrofonu. Man šokā ļoti grib saprast cēlējumu, bet nedrīkst vēl ārstēts, ko man darīt. Tas ir tikpat, lai Jēzus jautājums. Es saprotu, kas ir tās pašas tīmens, bet es šeit mums Tieši tā, jūs tā kā smaidat par to, nu, tā kā redz, jūs smejaties, tā kā. Dzīvos 820 metrus no turbīnas. Ja Gustavs mācās runāt, viņš pateikt. Viņš vēl ir maziņš. Viņš ir izaugs, viņš būs vesels. Vai Jēkabs būs vesels? Vai viņš būs vesels? Ja? Jūs smaidat? Viņš kaunās. Tas ir līdz jau nav nekas tāds aizvērts sapulcēs, tāpēc ja mums ir labi jābūt koncertus pieņemam, ne? Bet, ja jūs patiešām nopietni gribat dzirdēt citu cilvēku iedot par to, ko jūs darīt, šī nav tā vieta, kur šāds jautājums vajag uzdot. Tā, aicinājums kļūt konstruktīvākiem, mazāk emocionāliem, ja vien iespējams.